Mazā līčupīte. Nu, kādreiz viņam bija lielāka. Tad, kad Martiņa atbrauca uz Raunas ciemu Renslavām, kad viņi pārcēlās no Zilā kalna, tad jau viņi bija žirgtāki, un tad viņi laiku pa laikam atnāca uz līčupīti, tepat lejā, iemēca kājas ūdenī, tāpat pasēdēja, un lēnā garā devās atpakaļ uz māju. Nu, tas bija tad, kad viņa bija tāda krietni žirgtāka. Bet laikam ritot jau, mēs jau visi tāpat mazlietiņi nogurstam. Nu, Martiņa jau bija krietni gados. Šitās apes vēl ir redzējuši Martiņu. Nu, protams, nu kā ta nu bez pērkona tēva. Pienenes noziedējuši. Tur augšā bija man bišu drava. Un tur bija viena tāda bišu dravas novietne. Tajā laikā Raunā es biju dravinieks. Un šī māja man tika piedāvāta no kolhoza tikai par to, ka es atdevu kolhozam savu lepno 2 stabu dzīvokli. Pagaid man bija 2 stabu dzīvoklis jaunajā mājā. Jauniem kolhoza speciālistiem bija Raunā. Un es jau viņu tāpat vien nedabūju. Bet mana māsīca bija vetārste. Un tad, kad es beidzu, es nebeidzu, man beidzās, es tur Vecbebros, es beidzu tehnikumu biškopības, un mani atstāja kā uzticīgāko cilvēku, dravinieku, strādāt kopā ar citiem dravniekiem. Nu, vietējā lielajā dravā saimniecības. Vecbebru biškopības tehnikuma dravā. Nu, un tad, protams, mana māsīca bija vetārste Raunā. Un viņa saka, nu nāc nu šurp. Viņi tur precējās. Bija domāts, ka viņi dosies projām uz Bilsku. Un līdz ar to viņi pierakstīja man šajā dzīvoklī. Lai kā man met acis uz to dzīvokli. Skuķi gribēja man dabūt visādākā veidā, bet es jau neielaidos ne ar vienu. Un tad, tā kā tēvs bija dabūjis šo te vecsaimnieka māju Renslavas, Martiņai viņa iepatikās. Tad taču viss šīs te pļavas, tad varēja ganīt Martiņa savus lopiņus un bez bēdu. Tur jau vēl tā plašā bija, tagad tur ir sauguši koki, bet tās pļavas jau vēl tālāk tur gāja. Nu re. Un es atdevu kolhozām savu lepno dzīvokli, kas bija pašā kalna galā, pašā Raunas centrā, jaunajā mājā. Un iemainīju viņu pret šo te māju Renslavām. Nu, bet tā bija tikai atļauja. Mājas bija jānopērk. Nu, tur Martiņai, protams, bija nauda. Lielāko daļu deva Martiņa. Tad bija kaut kas iekrājies arī maniem vecākiem. Un tā sametoties kopā, šīs mājas bija man. Protams, es skaitījos tā kā pa Martiņu te neviens neko nezināja. Bet tā, ka Martiņas atveda kolhoza partorgs, tad bija tik dusmīgs. Teic, kādēļ tu mums meloji? Nu, partijas sekretārs partorgs es samelojos. Viņš teica, kāpēc tu mums meloji? Nu, es neko, man jau... es biju Martiņu ierakstījis mājas grāmatā, un Miers un Dievs. Pusi no mājas tā kā skaitījās, teiksim, uz mana vārda,
Otru pusi no sākuma uzrakstīja manai mammai. No sākuma. Tā, ka Martiņa te pārcēlās, tad man mammīte atdeva Martiņai to otru pusi māju, un Martiņa te atradās kā saimniece, kā saka, visas mājas saimniece. Jo man jau bija tikai, es te skaitījos, bet principā man te bija bišu drava. Un dravas mājiņa 100 saimēm tika uztaisīta tajā te klētī, kas tur ir. Man bija šūna nolikta, galdniecība. Te viss bija kopā. Neko. Un tad es atceros, bija tāds gadījums, kad Raunā, nekur nav lietus. Lai lietu vajag, nekur nav. Martiņai siens stāv uz lauka. Tad bija tāda Brunis zootehniķis, viņš saka, kolhoza priekšniekam. Viņš saka, Martiņai jāieved siens. Nē, taču viņai tur nevedīs. Un tā gadīties. Visur ir savs. Neko nevar darīt. Beigās priekšnieks iedod mašīnu, Martiņai ieved sienu tur no lejas. Lietas gāž kā ar pakšiem, kā saka, ar straumēm. Tā ir. Tāds bija spēks Martiņai. Martiņa ļoti ticēja Jēzum Kristum. Viņa paļāvās uz Jēzu. Un soli solī gāja ar viņu pa dzīvi. Ārkārtīgi stipra ticība, uzticēšanās. Tā. Šie koki vēl ir pieredzējuši Martiņu. Tā daudz brīnumi ir bijuši. Toreiz jau es vēl biju jauns. Man te cilvēki ir teikuši, kādēļ Martiņa nāca pie tevis. Jo viņai bija daudzas iespējas. Bet, tur bija tāds gadījums, kad Martiņa man teica šādus vārdus. Kur iesi tu, tur iešu es. Es jau biju jauns puika un nekā nesapratu no šiem vārdiem. Bet tā tas bija. Redz, ka tuvojās negaiss. Vai, kas te par ūdens ādrēm un medus nāca griezdamies. Jūs zināt, ka bites jātur vasarā uz ūdens ādreļu krustojumiem, lai medus būtu vairumā. Ziemā nedrīkst turēt, tad aiziet bojā, tad ir bišķi stropi, bet vasarā, jā, ļoti laba barības bāze šeit bija. Tā. Redziet šito lielo stropu, tas ir Martiņas strops, kas atnāca no Zilā kalna. Martiņa nopirka pirmos 2 stropus no viena tāda veca draunieka Zilā kalnā, un šis ir viens no šiem stropiem. Un tas vēl ir palicis, otrs jau kaut kur ir aizgājis, aizceļojis. Tā ir. Tā. Starp citu, tas strops ir no tiem stropiem, kur stāvēja Martiņas, kur es kopu Martiņai bites Zilā kalna žažēnos. Taču uztaisīja no 2 stropiem uztaisīja 4, tad 6, 8, un tā bija viņai tāda krietna draviņa. Protams, ar medu pašu savu. Martiņai ļoti garšoja šūnu medus. Jā. Renslavu mājas. Šie koki ir pieredzējuši Martiņu. Martiņa te ir staigājusi, lūgusi Dieviņu, dziedinājusi cilvēkus un pateikusies par iespēju dzīvot brīvībā, neatkarībā
bez jebkādiem tur draudiem no dažādu elementu puses. Nu tā. Šajā istabiņā, kur tad tas pirmais loks, tur viņa gulēja no sākuma. Nu, jā, viens melns runts. Nu, tas jau nu gan... Jo! Miks. Nu, tā ir. Nu, Martiņai bija 2 kaķi. Nē, viņai bija vairāk kaķi, bet viena vāveri. Nu, tieši tik melns kā šitas te. Nu, vāveri tika aiznesta no lapsām traki garšo kaķi. Jā, pa šito te istabiņu. Šajā istabiņā, jā, mēs gulējām gan Zilā kalnā kopā, gan arī šeit no paša sākuma. Nu, tad gan parādības, un tad visas bija no vienas vietas, un ārkārtīgi spēcīga enerģētika. Protams, šeit ir no vienas vietas ar ūdens ādēru krustojumiem. Es iegalvoju sev, ka šīs te ūdens āders ir dziedniecisks, un ka viņas rāda man gaišredzību. Un tiešām tik daudz brīnumu šeit notika. Nu, tā ir. Nu, tā tas otrs loks, un tur vēl ir logi, tad bija Martiņas svētnīca. Un redz, ka te ir pojienis, un redz, pie jasmīniem kādreiz stāvēja tāds sols, uz kur Martiņa mēdza atpūsties pēc darba. Nu, tā ir. Tur tālāk tagad ir negaiss. Lielais negaiss ābeli ir noziedējusi. Ārkārtīgi garšīgi saldi ābolīši. Ļoti garšīgi. Jā! Nu tā. Kastaņkoks jau liels izaudzis. Kādreiz bija maziņš, tagad jau liels. Nu, un, protams, mairozītes. Šite te kādreiz man stāvēja bišstropi. Un kādā vēlā vakarā man bija steikšs, es ņēmu medu nost un tad uzkāpa plikām kājām uz vienu tādu kaut kā mīksta. Un tas mīkstums man tā iedzēla, iekoda. Tā bija odze. Vēlāk es redzēju, kā viņa aizlabās tur tālāk uz dārza pusi. Nu, kāja uzreiz palika pilnīgi tāda nepatīkama. Un te es gāju iekšā pie Martiņas. Martiņa skaitīja vārdiņus. Teicu, ko tu ej plikām kājām? Tu taču zini, kad čūskas iet uz saldumu. Viss nezināja, tad gan es pēc tam uzzināju. Un reiz tā bišķi, tā ne jau bišķi, bet tā inde, čūska inde nāca tā kā 2 fontāni ārā. Tik stipra ticība bija Martiņai un uzticēšanās Jēzum Kristum, Dievam. Dievam un Jēzum, kā saka, Dievam Tēvam un Jēzum Kristum. Tā nu tas ir. Kas pa pērkonu nāk augšā, traksnēs. Martiņa teica, Dieviņš barās. Tad nevar nekādus darbus darīt, tad jābūt pie miera. Jātais ciet visi logi, durvis, lai tikai nekāds saulēš nekur nepaspruktu. Tā. Uz labām sajūtām.